Mūsdienu jauniešu iesaisti politiskajos un sabiedriskajos procesos ir ārkārtīgi zema. Latvija ir 2. vietā starp Eiropas Savienības valstīm ar 51% jauniešu, kuri nekad nepiedalījās jaunatnes organizāciju pasākumos. 52% jauniešu nekad nav darbojušies brīvprātīgi, un tikai 17% vismaz vienu reizi ir kontaktējušies ar politisko personu. Vēsta organizācijas klubs Māja pētījums par pastiprinātās politikas izglītības ieviešanu Latvijas skolu izglītības sistēmā. Jūs tagad klausāties raidierakstu Jauniešu politikā, mani sauc Artūrs Zemirovskis, un šodien kopā ar Daci Rībenu mēs parunāsim par to, kāpēc jauniešu iesaiste sabiedriskajos un arī politiskajos procesos ir tik zema, kā to var veicināt, un kādas vispār jauniešiem ir iespējās līdzdarboties Rīgā. Labvakar, Dace. Labvakar. Prieks, ka mēs beigās satīkamies, jo jau bija dažādās tehniskās kļūmes līdz šīm, un tad beidzot esam šeit. Un es jau iepriekš stāstīju jums, ka esmu pieaicinājis jūs šajā podkastā, lai pastāstītu par jauniešu aktivitāti tieši Rīgā, jo arī pastāv tāda liela problēma, lasīju pētījumu, ka mūsdienu jauniešiem pietrūkst tās aktivitātes un iesaistes politiskajos un arī sabiedriskajos darbos. Līdz ar to mans pirmais jautājums jums būs, kāpēc jūsuprāt jaunieši ir tik neaktīvi un vai visām viņi ir vai patiešām viņi ir neaktīvi, piemēram, Rīgas līmenī? Tu piesauc pētījumu, es arī mazliet viņu sagatavojos, lai ir pamatot tās manas atbildes, jo es pēc tam noteikti neuzskatu, ka esmu tik gudra, lai manu viedokli pieņemtu par vispārējo patiesību. Bet ir tā, ka es nezinu, kas ir tas pētījums, ko tu skatījies, bet 2023. gadā, pirms 2 gadiem, tieši Rīgas pašvaldība, konkrētāk mūsu departaments, mūsu nodaļa veica pētījumu sadarbībā ar Gintu Klārsonu, pat ne pētījumu, jauniešu aptauju, Rīgas jauniešu aptauju. Pirms tam arī viņa vēl gadus iepriekš tika veikta, tad mēs noslīpējām un tad veicām to pirms 2 gadiem, pagājušajā gadā man šķiet, 23. gada septembrī, jā. Un apjautājām mazliet vairāk par 900 jauniešiem, kas dzīvo vai mācās Rīgā, tur bija tas vecums 13 līdz 25 klasiskais, un uzdevām ļoti līdzīgs jautājums, kā tu man uzdevi tikko, un noteikti arī runāsim podkāstā tālāk par to. Un tad mēs gribējām saprast, vai tie jaunieši ir aktīvi, neaktīvi, ko viņi dara, kur viņi pazūd, kas ar viņiem vispār notiek, jo tie Rīgas dati ir diezgan svarīgi, tādā ziņā, ka vairāk kā trešdaļa jauniešu, Latvijas jauniešu dzīvo Rīgā, jo pēc ka Rīgā vispār bet mazliet, pusi Latvija vairāk dzīvo, un tāpēc ir, tā kā kaut kādas paralēlas var vielas ar citu līdzīgs pētījums, arī līdzīga aptāja tika veikta vislas Latvijas mērogā pagājušajā gadā, 24. gadā, tā kā tur arī vēl svaigākie dati. Un es tad vienkārši sev sagatavoju. Un viens no tiem jautājumiem bija jauniešiem, kādās aktivitātēs, kur viņi iesaistās. Un tad tur, protams, dalījās parastās lietas, nezinu, tur pulciņi, kultūras pasākumi, ballītes un izstādes. Un starp visām tām iespējām pēc tam arī bija iespēja izvēlēties tās aktivitātes, ko mēs zinām kā pilsonisko līdzdalību, kas nav tikai just for fun, bet ir tās, piemēram, tur brīvprātīgais darbs vai iesaistīšanās jaunas organizācijās. Un tur tie rezultāti sāk palikt bēdīgāki. Ja, piemēram, kultūras pasākums tur 70% apmeklē, kas ir saprotams, tas ir forši un interesanti. Tad redz, kur, piemēram, 14%, tas ir, tā kā labākais, 16% veids brīvprātīgo darbu, tad jaunas organizācijās 14%, tad tie rezultāti arvien mazāki paliek ar brīvā laika, tā kā centriem, NVO tikai 12% līdzdarbojas, kopienas aktivitātēs 11%, un viņi tā
tiešo par pilsonisko, par politisko līdzdalību, tad partijās 3%, jaunieši tā kā un politiskajās partijās 3% iesaistās. Principā jaunieši ir aktīvi, jautājums, kur viņi to aktīvismu liek. Un, jā, viens ir, principā tas, ko mēs izsecinājām, kas ir tie iemesli, kāpēc viņi ir mazāk aktīvi tajā pilsoniskajā līdzdalībā, kā mums gribētos, lai viņiem tā ir pirmā prioritāte dzīvē. Ja? Tad arī viņi paši tajās aptaujās var redzēt, ka ļoti bieži parādās, ka vienkārši nav laika. Jo loģiski ir skola, ir pulciņi, ir mājas darbi, ir vēl citas lietas, ir draugi, un tad būtiski vienkārši nav laika kaut kādām citām aktivitātēm. Tieši nesen runāju ar jaunieti no otrās gimnāzijas. Viņš saka, viņam otrdienās no 8 līdz 6:30, ja nemaldos, uz skolu. Es domāju, kas tev ar to galvu notiek 6:30? Viņš saka, nekas nenotiek. un tad vēl gribēt, lai šis jaunietis iet un tā kā iesaistās vēl kaut kur. Tas tā kā, jā, bet tas ir viens gadījums, protams, visi jaunieši nav tādi. Tā kā jā, jaunieši ir aktīvi Rīgā, bet ar to pilsonisko līdzdalību ir mazliet grūtāk. Un vēl te paskatoties, kas ir tie iemesli varbūt, kāpēc viņi nav tik aktīvi. Arī kā viens no tiem variantiem bija, ka vienkārši viņi nezina par tām iespējām. Un tur ir parasti, cik esmu citreiz runājusi ar jaunas darbiniekiem, ar pašvaldību, mēs savā starpā pašvaldībā. Mēs sakam, nē, informācija ir visur, viņi ir skolās pieejama, mēs stāstam, postojam un tam līdzīgi, bet tas nozīmē, ka kaut kā viņa neaiziet līdz tiem jauniešiem, vai mēs tos formātus izvēlamies ne tādus, vai tās informācijas ir tik daudz kopā ar visu pārējo, ka tas jaunietis vienkārši neizfiltrē cauri un iespējams vienkārši neuzzina par foršām iespējām, tāpat arī par mūsu jauniešu centru. Arī ļoti daudz jauniešu, kas pat tuvēja apkārtnē, es pat nerunāju par visu Rīgu, bet to apkārtnē viņi pat nezina, ka mēs tur tā kā esam, ka tur var nākt darboties, un tas ir mūsu pienākums arī iet un stāstīt par to, bet, protams, tāpat laikā tādi, kas gribētu, lai viņi iet pie viņiem darboties, ir ļoti daudz, ja visi pulciņi un pašpārvaldes un tam līdzīgi. Un, jā, un tas, kas vēl viena lieta, kas tieši parādījās tajā aptaujā, ko paši jaunieši saka, bija tāds jautājums, vai viņi var novērtēt savas iespējas kaut ko izdarīt Rīgā. Tur bija, protams, atkal iespējas apmeklēt pasākumus, iespējas pulciņi, tas viss forši, viss notiek. Un tad, kad sākās, piemēram, iespējas piedalīties savas izglītības, ietekmēt lēmumus savā izglītības iestādē, ietekmēt lēmumus pašvaldībā, tur ir ļoti liela neticība tam. Un man liekas, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc jaunieši ir mazāk tieši pilsoniski aktīvi, jo viņi netic, vai ir jēga, un tie pat nav tikai jaunieši. Tie ir arī mēs pieaugušie, mēs domājam tieši tāpat, mūs vada tā pati motivācija. Mēs par kaut ko nedegam, ja mēs neticam, ka ir jēga par to degt un par to tā kā cīnīties un iestāties. Un tad vēl viena lieta, par ko es iedomājos tieši, saistībā ar to, kāpēc jaunieši ir mazāk pilsoniski līdzdalīgi. Mēs aizmirstam par ļoti vienu citu dzīves posmu, par bērnību. Tad, kad runājam par šo, tagad tas ir sācis kļūt arvien aktuālāk, runāt arī par bērnu līdzdalību. Tieši nesen, es drīzumā piedalīšos tieši arī konferencē par šo seminārā, tā kā būšu vēl gudrāk tajā, un ir kaut kādas mazas aktivitātes šur tur, kas sāk notikt ar bērniem, tieši par līdzdalību. Jo sākumā liekas, kur tu tie bērni, kaut kādi 5, 6 gadi, tā kā, ko viņi, ja? bet nē, tur jau tā doma iemācīt to prasmi vai to spēju tā kā rūpēt par kaut ko degt, vai viņiem rūp kaut kas vai nerūp kaut kādas lietas. Un tad cēsis parasti ir ļoti spilgts piemērs, labais piemērs. Viņiem, piemēram, ir pašvaldības vēlēšanas, un tad līdzās pašvaldības vēlēšanām ir tādas mazās vēlēšanas bērniem, kur var balsot, piemēram, par kaut kādu objektu pilsētā, kādā krāsā viņš tur būs, vai ko viņi tur stādīs. Ja? Es tā precīzi nezinu, tur var cēsis izprašņāt. Un tas, man liekas, ir tā forši, jo
kaut vai pati es atceros, es negāju no jauniešu centrā, es nezināju par Erasmus programmām, nu tie ir 90. bišķi cita pasauli. Es nebiju, pašpārvaldēs un tam līdzīgi, un mana vienīgā apziņa būt tā kā pilsonim un iet uz vēlēšanām nāk no ģimenes. Nu, tā kā tētis katrs vēlēšanas viņš gāja, un tad, kad man bija 18, tad es gāju tā kā līdzi, un man bija tāds, nu, bet kā ir jāiet balsot, taču mēs ģimenē to visu laiku darām. Tā kā arī to nevajag novērtēt par zemu, neaizmirstam par bērniem, jo nu, tā kā tās vērtības jau nāk no kaut kurienes, un viņas nāk no pašiem pirmsākumiem. Tā kā nevajag brīnīt, nevajag pēkšņi sagaidīt jauniešus, ka viņi būs super līdzdalīgi, ja bērnībā viņiem vispār, nu, tā kā neviens nav līdzies zinis par to, ko viņi domā, kāds viņiem viedoklis vai tam līdzīgi. Tā kā ir forši, ka tas sāk mainīties, un tad tur arī tad vēl var rakt un rakt. Nu, kaut kā tā bija mana supergarā atbilde uz to pirmo jautājumu par to, vai jaunieši ir aktīvi Rīgā. Un ja nav aktīvi, tad kāpēc nav aktīvi? Un tad mēs varam laist tālāk. Paldies. Par to aptauju man ir dati no Klubs Māja pētījuma par pastiprinātās politikas izglītības ieviešanu Latvijas skolu izglītības sistēmā. Ok, tas kaut kas cits, jā. Jā, tas pētījums garš, bet viņiem sākumā bija tā informācija par jauniešu iesaisti gan politiskajā līdzdalībā, gan arī sabiedriskajā. Un interesanti, ka tur 8 jaunieši norādīja, ka viņi kaut vienu reizi dzīvē ir tikušies ar politiķiem. No cik jauniešiem kopā, vai tu neatceries? Es nezinu, tur, man liekas, nebija teikt, cik kopā bija respondentu, bet 8% no viņiem piedalījās. 8%? Jā. Jūs kā jaunatnes sektora vadītāju šie dati par jauniešu tieši iesaisti pilsoniskā aktivitāte vispār apmierina, vai jūs prāt tie varētu būt augstāki? Nu, zin kā varētu, nu, es neesmu īsti objektīvi, jo tas ir tas lauciņš, kurā es darbojos, tieši jauniešu neformālā mācīšanās un līdzdalība, un, protams, man gribētos, lai visi nāk uz jauniešu centru, lai visi piedalās vēlēšanās, bet tas būtu īstenībā ļoti labi, nu, tā kā tas nav nekas slikts. Ir noteikti, kur augt, jo, nu, ja katrs 10. jaunietis tikai apmēram ir, nezinu, kaut kur darbojies kādā projektā vai kaut kur, nu, man liekas, tas nav īsti ok, it sevišķi galvaspilsētā, kur it kā ir vairāk iespēja jauniešiem, varbūt tas arī mazliet atņem to uzmanību no tieši šīm līdzdalības aktivitātēm, jo ir tik daudz ko darīt, nu, kā visu paspēt. Bet tāpat laikā nevajag noniecināt aktivitātes, kā, piemēram, es nezinu, tīri, nu, tā kā pulciņi, ja tur futbols, basketbols un tam līdzīgi. Tas jau arī viss ir vajadzīgs, gan fiziski, gan mentāli. Un galu galā to visu var salikt arī kopā un piemēram, arī spēlējot volejbolu, futbolu, florbolu un adot un dejojot un dziedot korī, tu vari atrast veidus, kā būt pilsoniski līdzdalīgs. Un, piemēram, atkal no savas pieredzes var teikt, teiksim, ja mēs runājam par iemesliem, kā veicināt šo jauniešu aktivitāti, tad es jau minēju, es nebiju tur ne pašpārvaldēs, nekur. Bet tas, kā es kļuvu, it kā pilsoniski aktīvi un līdzdarbojos, bija vienkārši caur lietām, kas man patīk. Un viena lieta, kas man patika bērnībā un jaunībā, bija dzīvnieki, un caur to es nonācu dzīvnieku patvērsmē, kā brīvprātīgais, caur to es aizbraucu uz ASV, darbojos dzīvniektiesību organizācijā kā praktikants, un tā tālāk, ka pēc tam dzīvnieku tepatās Latvijā, nu, tā arī ir pilsoniskā līdzdalība. Izglītoties un palīdzēt kaut kādai grupai, šajā gadījumā dzīvniekiem. Un otrs, kas man patika rakstīt. Vienkārši rakstīt, kaut ko dzejot, un es sāku rakstīt rakstus vietējai avīzei, bija intervijas un tam līdzīgi, un es tajā brīdī nedomāju, es tagad būšu pilsoniska līdzdalīga. Ja? Tas bija vienkārši lietas, kas man patika darīt, un viņas kaut kā izvēršās tajā, ko mēs zinām par līdzdalību. Un tāpēc, man liekas, tas ir foršs veids, kā
panākt, ka jaunieši kļūst līdzdalīgi caur kaut kādām lietām, kas viņiem vienkārši patīk anyways, nu, tā kā, ko viņi labprāt darītu. Tas ir, piemēram, veids, kā mēs jauniešu centrā mēģinam ievilkt jauniešus ar iespējām organizēt pasākumus par to, par ko viņiem patīk. Un tad, kad mums ir kaut kādi brīvprātīgi atnāk, kas gribētu būt brīvprātīgi, ja mēs izprašņājam, nu, kas tev patīk, kas tev dzīvē interesē. Tas ir sports, kino, mūzika, vai taisam pasākumu par to. Un tad viņi pamēģina uztaisīt šo pasākumu, un tad jau viņi redz, ka, ja es kaut ko daru, tad tas notiek, un varbūt es varu dziļāk parakt, un tad jau tā ķēde aiziet, un tā līdzdalības pieredze jau kaut kāda rodas uzreiz. Un tā, jā. Es jau vairs neatceros, kāds bija jautājums, jau atkal aizrunājos. Viss kārtībā. Jā, jūs arī pieminējāt, ka jūs staigājāt pa skolām un stāstījāt jauniešiem, ka kur ir iespējas, un arī pieminējāt, ka Rīgā kā galvaspilsēta ir diezgan daudz to iespēju, bet tomēr es arī pats novēroju, ka tā iesaiste nav pārāk liela. Tad jautājums, kur jūs to informāciju paužat, publicējāt, kur to vispār var atrast, ka rekur Rīgā notiek šāds un tāds pasākums? Tā arī ir viena no lietām, kur mēs katru gadu, kā pienāk jaunais gads, tad mēs domājam, kā vēl darīt lietas vēl labāk. Un tā kā stāstīt par tām iespējām vēl plašāk. Tas, ko mēs pagaidām, vismaz mēs kā jauniešu centrs, Kaņieris, kas ir tikai it kā daļa no jaunatnes nodaļas, protams, mums ir klasiskais mājaslapa, sociālie tīkli, kur mēs tā kā mēģinam uzaudzēt sekotājus. Pārsvarā Instagrams, TikTok mazāk, bet mēs mēģinam iebūstot TikToku arī tagad ar brīvprātīgo palīdzību. Un tad mēs sūtam informāciju, mēs sūtam skolām informāciju par pasākumiem. Ja skola ieliek klasē forši, ja skolotājs, ja nē, tad mēs to nevaram izkontrolēt. Mums ir iespēja jauniešiem pieteikties uz jaunumiem. Tad mēs, protams, ir arī oficiālā departamenta mājaslapa. Viņa nav jauniešiem draudzīga, viņa ir vairāk tā kā pašvaldības cilvēkiem. Mēs, kā tu teici, ejam uz skolām, stāstam par iespējām gan Rīgā, gan Eiropā, jo mums ir ārzemju brīvprātīgie, kas ir ļoti forša lieta, un viņi mums ļoti, 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 ļoti palīdz un celt to mūsu atpazīstamību. Bet ļoti bieži mēs arī pieteikšanās anketās uz pasākumiem prasam, kā tu uzzināji par šo pasākumu. Tur, nezinu, visas iespējas, vai Facebooks, vai Instagrams, un ļoti daudz atbildes ir no draugiem. Un tad ir tāds, kā tie draugi uzzināja. Bet ir tā, ka tās lietas izplatās, jo lēmumu tā kā iet uz kaut kādu pasākumu, kaut ko pamēģināt, ieraudzīt jaunietis lielākoties pieņem, ja arī draugi iet. Vismaz viens draugs iet, tad tas ir ļoti liels faktors, jo vienītī, nevienam baigi neko negribās iet un mēģināt. Tā kā draugu spēks noteikti arī darbojās, un lai kā arī šie draugi uzzina. Un tad, protams, mēs jaunas organizācijām, gan viņas atbalstam dažādos veidos, gan stāstam viņām par sevi, un ar domu, ka viņas par mums stāsta saviem jauniešiem. Tā kā tie ceļi ir visādi, jā, gan digitāli, gan nedigitāli. Kas mums nav avīzes, jo avīzes nelasa. Tā kā drukātā veidā būs grūti atrast. Bet es domāju, ka jauniešiem tas nav šķērslis. Jā. Labi, jūs arī pieminējāt, ka jūs sūtat skolām vēstules. E-pastus, jā. E-pastus. Tieši direktoram vai pašpārvaldes konsultantam? Mums ir tā, ka ir mūsu pašvaldības e-pastos ir iespēja opcija uzreiz izsūtīt visām skolām, bet tie ir oficiāli e-pasti. Ir skolas, kas tas ir spams, viņas to nešķiro, viņas plaiž garām, ir skolas, es nezinu, kas ir tie cilvēki, kas sēž pie tā e-pasta, kā kurā skolā ir skolas, kas smuki padalās, ieliek e-klasē visiem jauniešiem. Mums ir arī sarakstīns kopā ar Rīgas skolēnu domi ar pašpārvalžu konsultantiem, bet tur arī ļoti mainās, ik pa laikam jāapdeito. Un ir arī mēs vācam kontaktus no skolu vizītēm, teiksim, skolotāji, kuri mūs ir uzrunājuši, mums tāds skaidrs, šito mēs liekam mūsu listē, lai turpinātu
Tā komunikācija ir diezgan piņķerīga. Nav tāds viens maģiskais klikšķis un visi visu uzzina. Jā, tas būtu super, ja tā būtu. Tā kā tur ir jāpiešaujās. Jā, un mēs arī, dažādas Facebook grupas, starp citu, kur mēs arī ieliekam informāciju gan jauniešiem, gan tie kā ķēngaraga apkārtnē, jo mēs esam tieši ķēngaragā, tad tur forši ir pazīmēties ar kādu pasākumu. Palielam visos iespējamos veidos, bet es saku, mēs jau neesam vienīgie. Tās informācijas ir tik daudz visur un ir pilnīgi ok, ka jaunietis, tā kā šķiro un ka kaut kas paiet garām. Tas viss ir pilnīgi normāli. Es tagad domāju par tām skolām, kuras ignorē vēstuli. Es nezinu, vienkārši kā es ik pa laikam redzu, ka esmu savas skolas pašpaldes prezidents, kā uz mūsu Instagram kontu iesūta informāciju, ka kur ir iespēja piedalīties. Varbūt ir arī vērts sūtīt Instagramā pašpārvaldēm, ka kur ir iespēja arī jauns pasākums, nāciet, dalieties kaut kādās. Mēs tagojam, jā. Ja mēs jūtam, ka tas, cik mans kaķis, ja mēs jūtam, redzam, ka tas pasākums tematiski, tā kā atbilst jauniešiem, jo mums arī pasākumi jaunas organizācijām, piemēram. Bet ja tas ir jauniešiem, tad mēs ietagojam pašpārvaldes. Tur mums gan vajag kopā vēl viena darāmā lieta šogad ir noslīpēt to tagu sarakstu, jo ir pašpārvalžu konti, kas ir neaktīvi jau palikuši, jau gadiem tur neviens neko nav darījis. Viņi eksistē, bet viņi vienkārši, tā ziņā, jo tas ir limits, cik tu vari ietegot. Ir 20 postā un 10 storijā. Nē, laikam jā. Tā kā, un Rīgā tagad ir laikam drusciņi zem 100, palika tagad 97 vispār izglītojošās skolas. Tā kā ir ko tagot, bet to mēs arī darām. Un ir, kas pārpaus to pašpārvaldes, kas ir itīgi forši. Bet es ticu, ka es domāju, ka viņi, tā kā skolas ēpasts neignorēs ļaunprāti, bet mēs zinām, ka skolām ir ļoti daudz informācijas nāk. Jo visi, kas raksta kaut kādus projektus jauniešiem un skolēniem, bombardē skolas ar šo informāciju. Tāpēc mēs cenšamies veidot tādu individuālo skolotāju sarakstu. Tā ir mīnga, starp citu. Lai patiešo, lai neietu tā kā caur to vispārējo ēpastu, bet tā kā patiešo, jā. Noteikti būs jūs jāpieaicina manā skolā, lai arī paplašinātu sarakstu. Nākamais jautājums būs saistīts ar skolēnu pašpārvaldēm. Es zinu, ka, ja nemaldos, Mārupes ģimnāzija īsteno tādu lietu, ka viņiem ir pašpārvalde un pašpārvaldē ir, it kā politiskās partijas, un tad arī prezidenta vēlēšanās notiek maksimāli piemērotas īstajām vēlēšanām. Un man šķiet, tas arī ir lielisks veids, kā pierādināt jauniešu vispār pie vēlēšanām. Bet te ir tikai viena skola, un vai jūsuprāt vispār skolēnu pašpārvaldes var veicināt jauniešu iesaisti gan politiskos, gan arī sabiedriskajos darbos? Es domāju, ka var, un savā ziņā viņi pašpārvalde ir tā pirmā vieta, kur jaunietis, skolēns, saprot, ka viņš ir, tā kā kaut kas vairāk kā ne tikai skolēns, kuram ir jāklausās skolotāji, ka viņam ir kaut kādas tiesības un ka viņš var pārstāvēt citus jauniešus, it kā politiķi patiesībā. Viņi ir savas skolas tādi politiķi, varētu teikt. Un, man liekas, ka, teiksim, labs vēlēšanu aspekts ir parasti, to parasti tā mazliet īstajās vēlēšanās aģitācija ir tāds nesmuks vārds, kā tā asociācija, kas vienkārši aģitē. Bet tas ir veids, kā tu pasaki, par ko tu iestājies, kas ir tās tavas vērtības un kāpēc tu esi labs. Un man liekas, ka, ja ir pašpārvalžu vēlēšanas, tad es pieļauju, kad ir skolas, kur arī, tā kā savā ziņā viņiem ir sevi jāpārliecina ievēlēt. Un tas ir tāds labs treniņš, kas, man liekas, viņiem, tiem jauniešiem, kas kandidē, vispār iemāca saprast, kāpēc es te gribu būt, kāda ir mana jēga, kas ir tā vērtība pašpārvaldē vispār. Un savā ziņā, tad, kad pašpārvaldes pārstāvji iet pēc tam, vai ir Rīgas skolēnu domē, kas tālāk,
kura tālāk var būt iekšā pat konsultatīvajās komisijās, kuras pēc tam tad tiekās ar pašvaldības cilvēkiem un politiķiem. Tur tā saikne ir varbūt ļoti, ļoti cieša, tāds pakāpiens un viss, un tu esi tiecies ar lēmumu pieņēmējiem jau. Viss atkarīgs no pašpārvaldes, no tā, cik skola ļauj pašpārvaldei, būt pašpārvaldei un darīt tās pašpārvaldes lietas. Protams, klasiskais ir pasākumu rīkošana, bet tā ir viena no lietām, un īstās pašpārvaldes funkcijas ir skolēnu interešu pārstāvniecība, ne tikai kādā krāsā krāsot sienas, arī tas ir forši lemt, bet arī par mācību saturu, par līdzdalības saturu un tam līdzīgi. Tā kā jā, par Mārbas nezināju, bet tas ir interesanti. Es zinu, kam pajautāt, būs jāpainteresējas vairāk. Jā. Tā, vēl viens jautājums. Jūs arī minējāt, ka jaunieši īsti līdz galam netic, ka viņu viedokli ieklausās, tad arī jautājums, kā pārliecināt jauniešus, ka jā, mēs jūs uzklausām un turpmāk ņemsim jūsu viedokli vērā, izstrādājot kādu likuma projektu vai kaut kas tam līdzīgu. Es zinu, ka viens no veidiem Rīgā vismaz tas ir līdzdalības budžets, kad jaunietis var iesniegt savu iniciatīvu nevis pašpārvaldes, bet apkaimes uzlabošanai, bet tas ir viens no veidiem, bet reāli, kā pārliecināt, ka jauniešos ieklausās? Gatavojoties uz šo podkāstu, es tad arī papētīju, vai jauniešos vispār ieklausās vai neieklausās. Un ir gan. Ir situācijas, kad ņem vērā jaunieši, es arī iedošu piemērus, ir situācijas, kad ņem vērā jauniešu viedokli pašvaldības un valsts līmenī, un ir, kad tas ir, ķeksīšu pēc. Un es tagad arī drusciņi paurķējos savās atmiņās, kas ir pieredzēts. Un, teiksim, Rīgas kontekstā viens no foršiem piemēriem bija pirms pāris gadiem, man šķiet, Rīgas pilsētas attīstības departaments strādāja pie jaunā pilsētas attīstības plāna. Un, protams, ka jebkura dokumenta ietvaros tiek veiktas publiskā apspriešana. Un, ja parasti asociējās, publiskā apspriešana, tā jau tur vieta, kur, tantes iet un kaut ko saka, kas viņām patīk, kas nepatīk, tad pilsētas attīstības departaments uzrīkoja atsevišķu publisku apspriešanu, jeb workshopu, darbnīcu jauniešiem. Es atceros, mēs toreiz notika Viskaļos arī. Un tad viņi prezentēja šo plānu un vaicāja jauniešiem, ejot pa kompetencēm, kas ir plānā ietvērtas, ko vēl jaunieši redz, ko vajadzētu šeit ielikt. Tas viss tika piefiksēts, to visu var internetā atrast, tā kā šo ziņojumu savā veidā par šo darbnīcu. Un bija kaut kādas idejas, kas jau bija, ko jaunieši izteica, kā viņiem svarīgas, teiksim, tur atkritumu šķirošana vai zaļās zonas, kas bija jau plānā ieliktas, līdz ar to, tas jau darbojas un strādā. Un tur cilvēki, tas nebija tā kā tīri ķeksīšu pēc, tur tiešām tika piefiksēts, kas ir tās lietas, un arī pat precizēts pēc tam attīstības plānā, tas kaut kāds papildinājums, ko jaunieši ir ieteikuši. To, ja iegooglē pilsētas attīstības departaments, tad var aizrakties līdz tam dokumentam. Tā kā tā ir forša piemērs. Tad vēl domājot par mūsu pašu jaunatnes nodaļu Rīgā, kas ir zem izglītības, kultūras un sporta departamenta, un atbalstīt jaunas organizācijas ir viens arī no mūsu darbības lauciņiem. Un tad mēs ar viņiem tikāmies, nemaldos, arī pirms 2 gadiem, vai pagājuši, ka tagad ir janvārī, neko nevar saprast, kad ir bijis iepriekšējais gads. Bet jā, tikāmies ar organizācijām un prasījām, kas ir tās viņu tās sāpes vai kas strādā, kas nestrādā saistībā ar kaut kādiem projektu konkursiem, kur viņas piesakās finansējumam no Rīgas. Un tad kāds par birokrātisko slogu, protams, vienmēr ir diskusijas, un tur arī tika izteikti kaut kādas ierosinājumi no organizāciju puses, kas tika ņemt vērā un tika mainīti nolikumi, un, piemēram, kā viens no piemēriem ir, ka sākot pēc šīs diskusijas tika pieņemts lēmums, ka organizācijas var pieteikties arī
uz tā kā finansējumu 3 gadiem, respektīvi nevis tā kā ik pa gadām, tad tas ir atsevišķi konkrēts projekta konkurss pilsētai nozīmīgās organizācijas. Var sakot, nevis mocīties un cīnīties un rakstīt tos projektus katru gadu, bet šī konkursa ietvaros organizācija tika nolēmts, ka ok, mēs piešķirsim finansējumu uz 3 gadiem, un tad arī organizācija spēja ilgstošāk, viņas plānot savu nākotni, viņas zina, ka viņas tā kā 3 gadus ir ok, ka viņām būs šis finansējums, piemēram, vai kaut kādām aktivitātēm, vai telpu nomai, vai tam līdzīgi. Un tas arī vienkārši notika, sanākot kopā mums un jauniešiem un jaunas organizāciju pārstāvjiem un, jā, vienkārši izdiskutējot. Un tad, ja mēs runājam par kaut kādu valstisko līmeni, tad valsts līmenī, to pastīšos precīzi, jaunas konsultatīvā padoma. Ir arī Rīgā līdzīgs veidojums, kas apvieno politiskos pašvaldības pārstāvjus un organizācijas un arī valsts līmenī. Un, jā, šī konsultatīvā padome tiekas, un tur ir organizācijas, tur ir izglītības zinātnes ministrijas pārstāvji, diskutē par svarīgiem jautājumiem, liek priekšā priekšlikumus, ierosinājumus, un tā skaitā, piemēram, jaunatnes likumu, kas arī pat pagājuši gadu piedzīvoja grozījumus, kas principā lielākoties nāk no šīs padomas darbības. Tā kā viņi ir ļoti, jā, principā viņi izstrādā savā starpā, viņi redz, kas ir vajadzīgs, un tad mēģina panākt šīs izmaiņas, piemēram, konkrētāk definēt pašvaldības pienākumus, ja, un funkcijas saistībā ar darbu ar jaunatni un tam līdzīgi. Tā kā vienkārši piecelties istabā un pateikt, ko tu vēlies, tad nekas nenotiks, bet ja iet pa pareizajiem ceļiem, kas nav tik sarežģīti tie ceļi, tad jā, ir jauniešiem ir iespēja vai caur skolu pašpārvalde, Rīgas skolēnu domi vai caur jaunas organizācijām, jauniešu centriem reāli arī ietekmēt kaut kādas lietas politiskā līmenī. Tā nav tāda utopija, kā liekas. Varbūt mēs no savas puses, mēs tā kā pašvaldībā vai jaunieši grēkojam ar to, ka mēs par maz par to stāstam. Īstenībā šādu podkāstu vajadzētu vairāk, kur mēs pasakam jauniešiem, bet tava ideja, tavs ierosinājums nostrādāja, tas notika. Vai arī pēc šiem pasākumiem kāpēc gan mums individuāli neuzrunāt īstenībā katru jaunieti, kurš līdzdarbojās un pateikt, kur tavs ierosinājums tagad ir reāls. Un iespējams, ka tas mums pietrūkst, ka mēs viņus savācam viņu viedokļus, sasmeļamies tās idejas un tad tālāk daram savas lietas un kaut kā aizmirstam viņiem atskaitīties savā veidā. Iespējams, jā, atkal mans viedoklis nav universāla patiesība, bet kaut kā tā, iespējams, tas ir tas iemesls, jo lietas notiek, viedoklis tā kā tiek, viedoklim ir ietekme, vienkārši jautājums, kāpēc jauniešiem liekas, ka nav. Un iespējams, ka tas ir jā. Kad domāju, kā mudināt jauniešus tomēr, nevis mudināt, bet pārliecināt, ka kur jūs ieklausās, man arī ienāca doma, ka varbūt uztaisīt kādu vietni, kur parādīt kur te jaunietis piedāvāju un kur ir izmaiņas attiecīgs. Jā. Bet tas atstāsim varbūt, nezinu, vai to iztenos pašvaldības vai kādam būs jāņem iniciatīva savās rokās un pašam sataisīt šādu vietni, bet to redzēsim. Vismaz Rīgas līmenī, vismaz ļoti labi ideja, es piefiksēju. Šis gads, šī gada laikā tiks īstenots liels Eiropas projekts visā Latvijas pašvaldībās, novados arī Rīgā, tā skaitā. Varbūt jūs dzirdējis, mēs viņu saīsināt saucam par digitālo projektu, bet principā tas ir digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās. Tā ir Eiropas naudiņa no atvesaļošanās fonda, kas ir beidzot atceļojusi arī līdz Latvijai. Un tad šis gads būs ļoti digitāls jaunatnes jomā visā Latvijā un arī Rīgā, un viena no aktivitātēm plānojas tieši izveidot šādu vai nu jaunu mājaslapu, vai būvējot uz kādas citas mājaslapas, tad principā digitālu vietni, kur jaunietim būtu atrodama visa svarīgā informācija gan par atbalstu, ko viņš var saņemt savā pašvaldībā, Rīgā tas būs tieši, gan par visām tām iespējām, kuras ir izmērtātas pa visurieni.
Un tad iespējams, ka viena no sadaļām varētu būt šī jauniešu līdzdalība, kur tiešām mēs piefiksējam lietas, kad kur piedalījās jaunieši un redz, kur ir rezultāts. Un tā kā, kāpēc ne? Nu, tā ir vienkārši vēl viena no informācijām, ko apkopot un ielikt iekšā, un pēc tam ar to var iet un lielīties visi un priecāties. Nu, tā kā, jā, laba doma. Mans nākamais jautājums būs tāds. Mēs te skaisti spriežam par to, ka jauniešiem jāiesaistās dažādās organizācijās, jāpiedalās gan politiskajā līdzdalībā, gan sabiedriskajā, bet tad rodas jautājums, kādas ir tās priekšrocības, kādēļ jauniešiem ir jāiesaistās? Varbūt jūs varat nosaukt kādas trīs būtiskākus aspektus, kādēļ? Viss, protams, ir atkarīgs no tā līdzdalības veida, un tad katrs tas līdzdalības veids piedāvā tos savus ieguvumus. Piemēram, vai tā ir dalība jaunas organizācijās, kā brīvprātīgais darbs, vai tas ir iespējams darbs politiskajā partijā, jauniešu saimā, piemēram, vai, atsakot, visi daudz un dažādi. Mēģināšu apmēram saprast, kas ir tas kopīgais, jo no tā, ka jaunietis līdzdarbojas, ir ieguvums gan viņam, gan tai organizācijai, vai tā ir partija, vai iestāde, vai kas tāds ir, un arī mēs domājam plašāk jau kopienai kā tādai un pilsētai, un reizēm pat ne ļoti abstraktā, bet ļoti tiešā veidā. Piemēram, jaunietis noteikti, lai kur viņš iesaistītos, viņš automātiski viņš apgūs jaunas prasmes, pat nemanot. Nezinu, pirmo reizi ierodoties uz kaut kādu sanāksmi tajā jaunajā vietā, jau sāk attīstīties kaut kādas komunikācijas prasmes, ja tas ir kaut kāds starptautisks, piemēram, tur starptautiski brīvprātīgie vai kas, jau ir valodas prasmes, ja prasmes kompetences, ja mēs tad kopā to stāstam. Ja tā ir darbība organizācijās, tur var iemācīties tik daudz dažādu lietu, kā būt līderim, kā organizēt kaut kādu savu laiku, kaut kādas finanses, kā runāt, kā vienkārši piezvanīt svešam cilvēkam, pieaugušajam, ja, un pārliecināt viņu par kaut ko. Nu, tā ir, man liekas, super fantastiska prasme, no kuras man kādreiz bija ļoti bail, kā jaunietim. Tā kā draugi, tie ir jauni draugi, tie ir jauni kontakti, tās ir jaunas paziņas, tās var būt iespējas ceļot, es to nosaucu vairāk kā 3, piedod, bet tie visi tā kā ir ieguvumi tam jaunietim konkrēti. Tas, ko iegūst organizācija, piemēram, mēs kā jauniešu centrs, mēs vienkārši esam efektīvāki, labāki, mēs vairāk saprotam, ar to, ka jaunieši pie mums darbojas, mēs vairāk saprotam jauniešus, mēs vairāk saprotam, ko jauniešiem vajag, kā mums darīt lietas, kā mums nedarīt lietas. Mēs varam izdarīt vairāk, nu, tā kā kopā ar mūsu jauniešiem. Mēs ļoti tiešā veidā jūtam jauniešu līdzdalību, vai tie ir mūsu vietējie brīvprātīgie, vai tie ir mūsu ārzemju brīvprātīgie. Un tad, ja runā par kaut kādu plašāku kopiena, pilsēta, valsts, Eiropa, ja, ieguvums, tad, piemēram, tas, ko mēs kopā ar brīvprātīgajiem daram, ejot šajās skolu vizītēs, tepat pa Ķēngaragu, piemēram, kur mēs atrodamies, mēs veicinām to, ka ķēngaragi jaunieši sāk uzzināt par mums vairāk, un līdz ar to viņi saprot, ok, tur ir tāda vieta, kuras tā kā varu kaut ko iet un darīt, un tas nav baigi tālu, tas ir tepat. Un tad, kad mums ir kaut kāds uzrāviens un vēl citi jaunieši brīvprātīgie, mēs sākam veidot kaut kādas sadarbības, piemēram, ar citām vietām, kas atrodas tepat Ķēngargā, teiksim, arī apkaimju iedzīvotāju centru. Mēs esam izveidojuši ļoti labu sadarbību tieši par līdzdalības budžetiem, lai veicinātu jauniešu iesaisti. Tā kā liekas, ka ko tas tur iešu pabrīvprātīgošu, ja kaut ko padarīšu, bet tie ieguvumi ir vienkārši, tā kā milzīgi. Protams, viss atkarīgs no tā, cik veiksmīgi tas aiziet, bet jā, noteikti. Un par katru līdzdalības veidu tad vienmēr būs ieguvums gan jaunietim, gan tai organizācijai vai iestādei.
un tad tas tālāk tāds ripple efekti vienkārši aiziet, un jaunietis, kurš kaut ko dara un līdzdarbojas, viņš vienkārši izaug par labāku cilvēku. Tā kā gribot, negribot, viņš vienkārši izaug par labāku cilvēku. Un pēc tam jau dara, nu tā kā, jā, ir daudz noderīgāks sabiedrībai. Nu tādā ziņā, kad, jā, viņš nedara, viņš nebalso par tiem, par ko nav jābalso. Neteikšu tieši atsaucas starptautiskajā politikā, bet nu jā, tādā ziņā. Tāpēc ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ka šie cilvēki, ka cilvēks vispār sajūt kaut kādu atbildības sajūtu pret sevi, pret savu kopienu, pret savu skolu, pret savu pilsētu, jo tad viņš vienkārši gribēs darīt vairāk labu šai pilsētai un visiem, jā. Tad vēl viens jautājums, vai pēc tam šī darba pieredze, brīvprātīgā darba pieredze atbalsosies jauniešiem, piemēram, iestājoties darbā, vai darba devējs ieskaitīs šo brīvprātīgo darbu kā plusiņu, un vai varbūt tas būs arī izšķirošais moments, kāpēc pieņemt vispār jaunieti darbā? Ir tā, ka tas, protams, ir atkarīgs no darba devēja, kā viņi skatās uz brīvprātīgo darbu. Likums neprasa, nu, tā kā obligātu brīvprātīgā darba pieredzi, nu, tā kā ņemt vērā vai dot kaut kādus punktus vai kaut kas tam līdzīgs. Bet arī šajā ziņā, man liekas, pasaulē drusku sāk mainīties, un arī Latvija sāk mainīties, un darba devēji, manuprāt, ņem vērā, nu, tā kā pamana to brīvprātīgā darba pieredzi un sāk saprast to nozīmi, jo pirmkārt tiek veikts vairāk kaut kāds skaidrojošais darbs par neformālo izglītību un par līdzdalību, un tas nonāk ausīs arī dažādiem darba devējiem, gan pašvaldībā, gan privātiem, un arī Eiropas līmenī ar to pašu Youth Pass certifikātu, ko jaunieši saņem, piemēram, pēc jauniešu apmaiņām vai brīvprātīgā darba, dalības šajās programmās, pēc treniņu kursiem. Jā, ir darba devēji, kas nezina, kas tāds ir, un viņiem tas baigi neinteresē, bet pat ja viņi nezina, kas tas ir, ka tu vienkārši piesauc to, ka, lūk, man ir šis certifikāts, es esmu apguvis šādas prasmes, es darīju to un to, piemēram, es rīkoju pasākumus, un es izzināju, nezinu, jauniešu intereses, un es komunicēju dažādās valodās, un, nu, būtu diezgan muļķīgi to nepamanīt darba devējiem. Piemēram, tad, kad mēs atlasam savus brīvprātīgos, gan nedarbiniekus, atlasīt brīvprātīgos, tas ir tieši Eiropas solidaritātes korpusa programmas ietvaros, kas ir ārzemju brīvprātīgie. Jā, viņi pievieno savu CV un tam līdzīgi. Mēs paskatāmies arī to, nu tā, vienkārši paskatāmies interesi pēc, bet galvenais mums ir izlasīt to motivāciju, to kaut kādu viņa cilvēcisko pieredzi, cilvēcisko vēlmi kaut ko darīt, un tur mums baigi nav atšķirības, ka viņš tur ir IT kompānijā strādājis vai kafejnīcā strādājis, bet tā ir mūsu specifika. Es pieļauju, katrs darba devējs kaut ko meklē, un es nezinu, man liekas, ja, piemēram, piesakās darbā uz kaut kādām sociālo mēdīju, piemēram, aģentūras vai kaut kas tam līdzīgs, ja tu uzraksti, ka tu brīvprātīgi menedžēji tur jauniešu centra sociālos tīklus, ja, vai kaut kas tam līdzīgs, nu tas izskatās forši, nu tas ir tā kā, ok, baigi labi, ček. Vienkārši domāju, to brīvprātīgo darbu vienkārši pielīdzināt tai pieredzei, ko pieprasa darba devējs. Ja, piemēram, ja es darbojos Rīgas skolēnu domē kā lietvedis, un tālāk, ja es vēlēšos iestāties, nezinu, kādā iestāde par lietvedi, vai tad vienkārši tas skaitīsies kā plus, ka rekur man jau bija tā pieredze un Nu, ir, šobrīd tas tā nav. Es saprotu, ko tu domā, kad tu prasa šo obligāto, 3 gadu pieredzi un tam līdzīgi. Tur droši vien ir jāskatās arī ir kaut kādas iestādes, kur ir sevišķi pašvaldības iestādes un valsts iestādes, kur nevar citādāk. Tu nevari, tas ir viens no kvalifikācijas kritērijiem. Tev ir jābūt bijušam darbā, tā kā tajā un tajā tik gadus. Un tas nekas, ka tu esi varbūt 5 reizes vairāk darījis to brīvprātīgi,
tas varētu vienkārši jāskatās, cik strikti ir tie noteikumi. Ir vietas, kur ir obligāti augstākā izglītība. Ja, tur pat, nezinu, reizēm vienalga, ko tu studēsi, galvenais, ka tev ir augstākā izglītība. Lai gan tas arī, nu tā kā, vai tiešām tas ir vissvarīgākais. Jā, šobrīd tas nav līdzvērtīgi. Bet, ja sevišķi kaut kādi privāti var darīt, kā viņi grib, nu, savā ziņā privāti uzņēmumi, kāda vienalga, kādā sfērā viņi strādā. Un var jau arī darbu sludinājumā uzrakstīt to ideālo variantu, bet nevajag baidīties tik un tā aizsūtīt arī savu CV, pat ja, teiksim, tā darba pieredze tev ir bijusi brīvprātīga, nevis kā darba pieredze. Ej, tu sazini, nu tā kā tu jau nekad nezini, kas ir tas, ko tas darbdevējs meklē. Jā, tad mēs daudzreiz pieminējām tādu projektu kā līdzdalības budžets. Varbūt jūs varat pastāstīt, kas tāds ir, ja kāds jaunietis, kurš klausās šo podcastu, nav redzējis vai dzirdējis par šādu projektu. Pirms es sāku stāstīt, ja jauniešiem gribās līdzdarboties, es negribu nolikt šo projektu, viņš kļūst labāks, bet viņš ir gan jauniešiem tāds mazliet sarežģīts. Ir, teiksim tā, ja gribās līdzdarboties, es varu pastāstīt par vienkāršākiem veidiem. Bet, ja tieši par līdzdalības budžetu, Rīgas pilsētas līdzdalības budžets, viņš arī eksistē sākot no šī gada, ne no šī gada, viņš ir obligāts visās pašvaldībās. Tā doma ir tāda, ka pašvaldība rezervē konkrētu procentuālo daudzumu naudu sava budžeta tām idejām, kuras iesniegs un par kurām balsos iedzīvotāji. Viņi paši tās nerealizē, to izdarīs pašvaldība. Piemēram, līdz šim gadam tie bija tikai infrastruktūras kaut kādi projekti, piemēram, bērnu laukumiņa izveide, atjaunošana, vai tur basketbola laukums, vai parkā kaut kāds celiņš uz pašvaldības īpašuma. Un tad Rīgas kontekstā mēs tieši arī, mums viena brīvprātīgā jauniete, mēs viņu tā kā centāmies atbalstīt startēt, mēs kā neizdevās, bet nekas, mēģināsim atkal šogad, bet pagājuši gadu tā naudiņa bija līdz 700 000, ja es nemaldos kopā, un tad tas viens projekts varēja būt līdz 100 000 vērts. Un tad tas, kas notiek, principā, ir jebkurš iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, iedomājieties, jau no 16 gadu vecuma drīkst iesniegt, vai arī vai kaut kāda nevalstiskā organizācija iesniedz šo savu ideju par kaut kādu atjaunošanu vai kaut kā izveidošanu pilsētvidē, un iesniedz arī tāmi. Tur noteikti ir forši, ja ir kāds, kas jauniešus atbalsta tai visā, jo tas process ir biku sarežģīts, un tāpēc mēs arī salikām spēkus kopā pagājušajā gadā, lai saprastu, jo, sev mūžu jaunieti, tā kā vispār, vai cilvēks, kā viņš var zināt, cik maksā apgaismojums, cik maksā uzrakt zemi, cik maksā nociešt koku. Protams, tiek rīkots papildu informatīvās darbnīcas, tas viss notiks arī šogad, martā. Un nesen arī uzzināju, ka būs jāiesniedz idejas līdz 6. maijam, bet tas, kas ir citādāk šogad ir ne tikai infrastruktūras objektu idejas var iesniegt, kaut ko uzbūvēt vai nobūvēt, bet arī par aktivitātēm. Un es varbūt tieši atvēršu sev ātri e-pasts, man ir vaļā, man kolēģi tieši no iedzīvotāju apkaiņu centra kā reiz atsūtīja tādu, jūs prasīja, kas tās par aktivitātēm, ko tur varēs? Un tad te ir tāds mazais ātrais skaidrojums. Tās aktivitātes, tātad projekts ir vērsts uz aktivitāti, jauna pakalpojuma izstrādi vai tā pilotēšanu, kā rezultātā sabiedrība gūst labumu, veicinot dzīves kvalitāti, piekļuvi jauniem pakalpojumiem, inovāciju ieviešanu, sociālo un ekonomisko attīstību. Ļoti sarežģīti, nav nejausmas, ko tas nozīmē. Bet šogad varēs arī privāti īpašumā kaut ko darīt, ne tikai pašvaldības kaut kādā adresē vai pašvaldība piedevušā zemē, principā, gan iekštelpā, gan ārtelpā. Jā, kaut kā tā. Tur tas nolikumu var palasīt sīkāk un mēģināt saprast, kas tas ir. Bet principā, jā, tas, ko mēs izdarījām pagājušajā gadā, lai rastos vienkārši labāk saprast,
ir Kaņieris, jauniešu centrs. Mēs atrodamies Ķegragā, un pie jauniešu centra blakām ir kādreiz tur ir bijis kaut kāds sporta laukums, vai, tā kā basketbola laukums, tāds mazs pleķītis, aizaudzis ar zāli, un veciem kaut kādiem tur padomju laika trenažieriem. Un tad mēs kopā jo mēs kā jauniešu centrs iesniegt nedrīkstam, mēs esam pašvaldība, līdz ar to nē, bet mūsu brīvprātīgā jauniete, mēs tāda grupiņa, iesniedzām ideju, kopā palīdzējām viņai par, tur varētu tā kā basketbolu kaut kādu laukumiņu uztaisīt, un tad projektus iesniegts arī sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, kuri labprāt nāk pretī un palīdz uzzīmēt šīs skices, jo ir jāiesniedz arī skice un vizualizācija. Jā, ar visu to laukumu izstrādājām ideju, prasījām jauniešiem, ko jūs gribat, kā jūs gribat. Tur bija pat vēl papildus idejas, bet tā mums pietrūka nauda beigās, bet arī šogad liksim galdus kopā, izdomāsim, ko vēl mēs tā kā varam pieslīpēt, pārtaisīt, un tad, jā, lai jaunieši bliež un iesniedz. Jā, martā ir iesniegšana šiem idejām. Grūtākais, ar ko mūsu jaunieši saskārās, bija oktobris, kad notiek balsošana par šīm idejām. Visas nepiepildās, piepildās tās, par kurām visvairāk tiek sabalsots, kamēr izbeidzās nauda. Starp citu, šogad vienam projektam būs 250,000 pieejami. Tātad vairāk kā 2 vairāk vienam projektam, kas ir super. Bet šo informāciju vajag pārčakot, to man kolēģi vakar teica, bet to tu vari paskatīties katram gadījumam vienkārši, vai tiešām tā ir. Jā, un tā balsošana ir biku piņķerīga. Ir aktīvās apkaimju iedzīvotāju biedrības, kurām ir tāds, viņām ir lielāka pieredze, viņām ir plašāks tvērums, viņas tur visur posto, viss notiek, visur plakāti, viss notiek. Mums bija kaut kā grūtāk, jo tur mēs centāmies atbalstīt tos jauniešus, sakoordinēties uz to balsu vākšanu, bet līdz galam īsti mums nesanāca. Un sākumā mums gāja tīri ok, bet pēc tam mēs tur sākām jau balsu ziņā atpalikt un tam līdzīgi. Vienkārši nenoreklamējām šo ideju pienācīgi. Tā kā jauniešiem jārēķinās ar to, ja viņi nepietiek tikai ar idejas iesniegšanu, es tur gribu uzlabot basketbolu kaut kādu laukumu, ja jaunus grozus kaut kur, man tur laukums kaut kāds vecs ir vai kas. Būs jāpastrādā. Ir diezgan jāpastrādā, lai šī ideja piepildītos. Principā jāpavāc tās balsis. Tā kā diezgan nopietna konkurence tur ir. Bet tas, kas ir tapis, tā kā tās lietas noteikti, piemēram, jaunieši no iepriekšējiem gadiem, tieši viens jaunietis no Bolderājas, viņš redzēja, Rīgai ir sava zīme, kāpēc Bolderājai nevarētu būt savi burti pie iebraukšanas, un tā ir bija viņa ideja, viņš izstrādāja toreiz, jau kaut kādu gadu 5 vai cik apakaļ, un viss, un tie burti tur stāv, un tur viņi ir. Tas bija līdz budžeta, tā kā, gala rezultāts, un arī, es zinu, skateparki, vismaz viens ir arī jauniešu tā kā iesniegta ideja, kas ir izgājusi cauri, un pēc tam paiet pāris gadi, kamēr to uzceļ un uzbūvē visu. Bet jā, mēs ceram sadarbībā, mēs jauniešu centrs, sadarbībā ar apkaimju iedzīvotāju centru, popularizēt šo ideju jauniešu vidū, mēģināt viņus atbalstīt, lai tas ir tā kā vieglāks process, un lai arī pilsētvidē parādās kaut kādas pārmaiņas tieši, kuras ir paši jaunieši iesnieguši un vai nu paši vai kopā ar apkaimju biedrību. Mēs arī pagājušajā gadā rīkojām tieši tādas apmācības nelielas jauniešiem, kuriem bija interese par šo projektu veidu, un tad tur arī vairākas idejas jau attīstījās, un jā, tā kā liels prieks, un uz Kaņieri drīkst nākt un bez maksas saprintēt plakātus jaunieši saviem projektiem pēc tam. Jā, es ceru, ka diezgan sarežģīti es izstāstīju par to līdzdalības budžetu. Piemēram, Mārupē ir mazāka, tur ir daudz vienkāršāk, tas viss tā birokrātiskā puse un tam līdzīgi. Rīga ir lielāka, un tad viss kaut kā, smagnējāk reizēm notiek, bet
nevertheless, tā ir iespēja iedzīvotājiem pateikt, ko viņi grib pilsētā redzēt, un tas arī notiek. Tā kā. Es arī savu pieredzi pirms 2 gadiem mēs no skolas mēģinājām iesniegt līdzdalības budžetu. Aizbraucu laikam arī uz Kaņieru uz kādu semināru par līdzdalības budžetu, un tad arī tas čālis stāstīja par tiem burtiem Bolderāju un visu to stāstu, ka viņš Nu re. lika tur arī vesela dziesma viņiem sagāja, viņi tur uzfilmēja, uzdziedāja. Jā, arī pirms 2 gadiem, kad es aizbraucu uz informatīvo semināru uz Rīgas domi, bija teikts, ka ar laiku plāno palielināt to budžetu tieši kopējo. Vai tas tuvākajā laikā tiks palielināts, vai tā summa paliks tā pati? Jā, viņa ir lielāka. Atkal pārbaudi, lai es nesamelojos, bet vajadzētu būt, ka ir 3 miljoni tas kopējais budžets. Jo palielinās gan kopējais, gan arī vienam projektam pieļaujamais. Tā kā to tu vari pārčakot, kādi ir tie precīzie cipari, bet jā, tā ir tā taisnība. Super. Un tad, kad es sākumā uzdevu jautājumu, jūs pateicāt, ka līdzdalības budžets ir viens no sarežģītākajiem variantiem, kā iesaistīties, tad varētu būt, jūs varat pieminēt tos vienkāršākos variantus, kā līdzdarboties. Tagad tuvojās pavasaris tieši. Teiksim, ir tie līmeņi vairāk, tā kā super vienkārša līdz jau kaut kādam sarežģītākam. Un, protams, visvienkāršākais veids, kā līdzdarboties, ir vienkārši, nezinu, kaut kur palīdzēt kādam, kā brīvprātīgais. Ja? Tā kā pilnīgi, kad tu vari, cik tu vari, nezinu, jauniešu centrā vai kādā organizācijā. Vai te pašā dzīvnieku patvērsmē vai tam līdzīgi. Bet tas, kas man ienāca prātā tieši runājot par kaut kādu jau finansējumu saņemšanu savai idejai, tad katru pavasari Rīgas izglītības kultūras un sporta departaments, kas ir mūsējais departaments jaunas nodaļa tieši, organizē jauniešu iniciatīvu konkursu. Un tas ir tāds... Tas ir konkurss domāts tieši tād, lai jaunietis spērtu kaut kādus pirmos baby steps, kaut kādu savu mazo projektiņu realizēšanai. Un principā tur ir iespēja pieteikties gan jauniešiem, jaunietim kā tādam, gan arī pašpārvaldei. Tas finansējums, ko var saņemt, ir 400 eiro. Liekas, kas tāds ir, bet foršas lietas var tik un tā un paveikt. Un tieši tā, ja nav nekādas pieredzes, kā tas ir saņemt finansējumu un realizēt kaut kādu ideju, tad šis ir ļoti forši. Pagaidām nav zināms konkrēts datums, bet parasti tas ir marts vai aprīlis, kad tiek izsludināts un tad iesniedz savu ideju, kas tā pieteikuma forma arī ir ļoti, ļoti vienkārša. Tu uzrakstījā, kas notiks, kad notiks, mērķis, kāpēc un tad, principā, var realizēt, man šķiet, ja ne visu vasaru, tad arī vēl rudenī un galvenais, kad pavasarī tā ideja vienkārši jāiesniedz. Un tie piemēri tur ir visādi, kas kuram jaunietim patīk. Tur ir bijušas tā kā DJ meistarklases vai kaut kādas mākslas izstādes un, piemēram, brīvprātīgā meitene Kušī, viņai ļoti patīk astronomija, un tad pirms vairākiem gadiem viņa jau realizēja šo projektu, un tad viņa par šo finansējumu, toreiz pat vēl bija mazāks tas finansējums, viņa īstenoja, viņa skatījās filmu vakaru par astronomiju, tad viņiem bija meistarklase, kur viņi gleznoja īpašā tehnikā, tā kā kaut kādas visuma zvaigznes un tam līdzīgi, un viņi brauc uz observatoriju arī, principā šis projekts ir tā, ja jaunietim kaut kas patīk, vai jauniešu grupai, viņiem ir ideja, kaut kādai liederīgai laika pavadīšanai, tad vienkārši piesakās. Bija jaunieši, piemēram, kas ir brīvprātīgie Sarkanā Krusta jaunatnē, viņi caur šo projektu īstenoja tā kā peldēt apmācību bērniem, piemēram, un pirmās palīdzības sniegšanu. Tad tas ir tas, kas viņiem ir tuvāks. Un, es noteikti iesaku. Konkurence pagaidām nav tik traka, bet būtu forši ir vēl vairāk, jo tas nozīmē, ka tad labāki projekti tiek realizēti. Vēl vieglāks veids patiesībā, kā kaut ko izdarīt, ir atnākt ciemos uz Kaņieri, jauniešu centrs, jo arī mēs, viena no lietām, ko mēs darām, ir organizējam pasākums jauniešiem. Un lielākoties to ideju autori šiem pasākumiem ir paši jaunieši. Vai mūsu ārzemju brīvprātīgie, vai ir kaut kādi vietējie.
Tā kā, ja ir vēlme pasākumu rīkot vai nu par kaut ko, kas vienkārši patīk, vai kaut ko, ko gribās pašam iemācīties, mums tad ir iespēja arī, teiksim, samaksāt kaut kādam ekspertam, piemēram, ja tas ir, nezinu, par kaut kādu mentālo veselības, mentālas veselības sesiju, vai tā ir joga, vai tā ir kaut kāda īpaša meistarklase par kaut ko. Jā, mēs atbalstam, jaunietis pats uzņemās tā kā organizēšanu, cik nu var, bet, protams, mēs esam klāt un palīdzam pēc iespējas. Un tad, ja gribās atvēzēties jau kaut kam lielākam, tad, protams, ir Eiropas līmeņa dažādi granti, bet arī tur ir, teiksim, divi projektu veidi, kas ir salīdzinoši vienkārši un kas ir domāti tieši, lai jaunieši paši iesniegtu. Tiem, kam interesē, var pagūglēt, ir jaunatnes līdzdalības projekti, viens veids, kas principā, ja nemaldos, 5 jauniešu grupiņa var iesniegt šo projektu arī kopā ar biedrību kādu un realizēt aktivitāti, kas ir par kādu svarīgu jauniešu tēmu. Varbūt ne gluži mājas ballīti uztaisīt, bet, nu, mēs saprotam neformālo mācīšanos. Un otrs projektu veids ir solidaritātes projekti, kas atkal jaunieši paši var iesniegt un īstenot kaut kādas aktivitātes vietējai kopienai vai risināt kaut kādu problēmu. Un tur tā naudiņa ir atkarīga no cik ilgi tas projekts tur gads vai 2 gadi, man liekas, bija maksimums, bet vidēji 600 eiro mēnesī tām aktivitātēm un arī var foršas lietas, var taisīt visādas darbnīcas un seminārus un pārgājienus un apmācības un, nezinu, tur, protams, palasa tematiski, kas ir tās prioritātes, kam jāatbilst tam projektam, bet tas viss ir ļoti izdarāms un ja vajag atbalstu, tad var droši vērsties pie kaņiera, un mēs arī varam savest kopā ar citiem cilvēkiem un organizācijām, kam ir pieredze jau šajā, pieteikumi uz Eiropas konkursiem parasti ir marts, vai februāris šitiem, ko es minēju, 12, 20 laikam šogad bija, vai pēc tam oktobrī, tā kā 2 reizes gadā var pieteikties, un nav garantēts, ka saņems, bet, ja uzrakstā, sakarīgi foršu projektu, tad ļoti liels iespējas. Un par citiem, par krutākām lietām, līdz tām jānonāk un jāizaug. Paldies par atbildēm. Tas arī bija pēdējais jautājums, kas man bija. Paldies par šo foršo sarunu. Cerams, ka jauniešiem šī informācija noteikti noderēs un tā aktivitāte vismaz nedaudz palielināsies un jaunieši sapratīs, ka, vajag tomēr iesaistīties. Jā, bet es saku, kā es minēju iepriekš, visvieglāk ir iesaistīties caur kaut ko, kas tev vienkārši patīk, jebkurā gadījumā, kas tev tāpat vien patīk. Nav jāizdomā nekas jauns, tai līdzdalībai nav jābūt kaut kam, ko tu jau nedari. Es nezinu, ja patīk māksla, tad var nākt un mēs taisam vai nu pasākumus par mākslu kaņierī vai citos jauniešu centros, piemēram, Bambus, vai uzrakstam kaut kādu mini projektiņu, un tas var būt tieši tik vienkārši, un pēc tam jau var, nezinu, ja skolas līmenī, tad, startē uz pašpārvaldi, un arī pašpārvalde taču ir iespējas visu kaut ko izdarīt. Tā kā, tas nav tik sarežģīti un tik dīvaini. Bet beigās iemetīšu mazo reklāmu. Katram gadījumam mēs iespējams varbūt pievienos podkāstam tā vai tā, bet ja ir interese un jautājumi, ko jaunieši vispār var darīt Rīgā un dažādās Eiropas jauniešu programmās, tad var droši vērsties pie Rīgas jauniešu centra Kaņieris. Mūs var vienkārši Instagramā, Facebookā, visur mūs var atrast un rakstīt, ja kaut kas interesē, un tad mēs varam piestāstīt pilns ausis par visādām iespējām, un mēs noteikti neesam arī vienīgie. Ja gribās zināt par jaunas organizācijām, kuras Rīgā, starp citu, ir 50 plus vairāk, ļoti daudz tās iespējas ir. Arī var paprasīt kaņierim, kur atrast info, kā atrast info.
laikam, ja negribās ar mums runāt, var vienkārši paskatīties mūsu Instagramā. Mums ir, jā, Kaņiera 15 Instagrams, un bio sadaļā ir Linktree saite ar noderīgu informāciju, ar dažādām saitēm, kur paši jaunieši var paurķēties un paskatīties. Nav tā, ka mēs zinām pilnīgi visu, bet, ja gribās par kaut ko zināt, ko mēs nezinām, mēs varam atrast kādu, kas par to zina. Mēs varbūt nezināsim īsti par formālo izglītību, ja, par skolām, par universitātēm, bet mēs zinām, pie kā mēs varam atrast cilvēku, pie kā tālāk aizvest. Par pulciņiem mēs arī zināsim mazāk, bet mēs noteikti varam atrast kādu, pie kura vērsties. Mūsu lauciņš ir, jā, tieši neformālā mācīšanās un dažāda veida brīvprātīgie darbi, līdzdalības iespējas un vienkārši foršas lietas, ko darīt. Jā, vēlreiz tāds paldies, un tad Jā. Paldies tev arī, lai tev izdodas viss. Juhu! paldies. Tad arī beigsim mūsu šo sarunu. Vēlreiz milzīgs paldies, ka piekritāt piedalīties un ka mums beigās sanāca. Jā, vai ne? Bija lemts. Es saku čau, pirms tu nospiedz to.